Sveiciens visiem labiem cilvēkiem, kuriem patīk smukas mašīnas. Un smukas mašīnas gan taču pārsvarā panākuma atslēga ir smuki diski. Tas ir 90% no smukas mašīnas. Protams, un vēl jau vairāk diski veido automašīnas raksturu. Un arī jebkura kārtīga mamma savai meitai saka pasties, lai čalim ir tīras kurpes un smuki diski. Savādāk neprecēs, vai ne? Jā. Latviešu tautas paruna. Jā, nu kā, mēs šogad esam bagātīgi par riepām parunājuši, un pēdējā pārraidē bija viens čalis iekomentējis, ka par riepām jau tur jebkurš var iegādāties. Nu labi, to es, kā saka, iekomentēju, bet tā galvenā ziņa, kad interesē ir vispār disku tēma. Bet tas ir pareizi, tam cilvēkam pilnīgi var piekrist, jo, padomā, pats mašīnai tur uz stenders ir uzlīmīta, kāda izmēra riepas dara mašīnai. Pa diskiem tur nav ne vārda. Tātad pa diskiem ir jāizstāsta. Jā, un mums ir ko izstāstīt. Jā, viens no tādiem ir tas, ka cilvēks ierauga disku plauktā, tā kā arī mums te pilns ar diskiem, viņam vispār nav iztēles, kā tas izskatās uz viņa mašīnas. Tu man vari parādīt, kā mēs varētu pielaikot virtuāli. Tieši pareizi minēja cilvēks, kad redz internetā disku dizainu, nu viņam patīk tā smuka tā kā bilde. Mēģina galvā, protams, vizualizēt, kā tas būs uz viņa automašīnas. Un bieži vien dabā pat vispār vēl savādāk izskatās. Tāpēc ir ļoti forši noderīgi instrumenti, kas ir dažiem disku ražotājiem. Šodien izskatīsim vienu vācu ražotāju, un tur pirms pirkuma, principā mājās var pasēdēt, paspēlēties un saprast, patīk, nepatīk, kā izskatās. Tas ir latviešu mājaslapā, latviešu valodēs, tur šitos visus diskus piemērīt? Latviešu lapa pkp.lv, sadaļa diski, un tur ir dažādi veidi ražotāji pieejami, kuriem var pielaikot. Un šodien mēs izmēģināsim vācu ražotāju, Alkar grupa, viņam ir 3 brendi iekšā, AZ, Dots, Dezen. Pāli izvēlies kādu auto. Es nezinu, kā tu izvēlēsies tagad. Es jau egoists, es, piemēram, ņemtu ID4. Tas mums ir Volkswagen. Jā. Nu tā, lai pašiem noder, zin kā nemeklēs jau svešu. Volkswagens ir, ID4, ID5, lūk, ID4 no 20. gada uz augšu. Ar tiem daudziem 220 kW. 220 augšējo. Pašu GTX versiju. Jā. Okay. Lūk, mums atturās bildi ielādējās automašīna. Jā, tas ir tas. Bet mums ir sarkans. Tev ir sarkans. Nu, rekur, mēs tu var nomainīt arī krāsu, es tikai ziliem rādīt. Jā, mēs varam tādu konkrētu sarkanu uzlikt. Šitas labs, jā. Mēs varam paspēlēties ar toņiem arī. Nu, pat vēl niansētāk. Jā, mājās paši var paspēlēties. Logi, mēs varam mazliet pietonēt. Jā, es gribu tumšāks logus. Tumšāks. Okay. Un mēs pat varam automašīnu mēģināt nosēdināt. Tas pat traku izstāst, ka būtu tā kā pneimas aplīsus. Tā normāli atstāja. Normāli. Un, kas man ļoti patīk, redziet, to arī redzi, var grozīt 360 no visām pusēm, no dažādiem leņķiem un tā tālāk. Nākamais solis, tātad pirms mēs ejam lejā. Šito visu var pielikt tai mašīnai? To visu mēs tūlītās. Es jau saļimu un pa daudz izvēles. Es esmu no tiem laikiem, ka bērnībā veiklā ar vienu sieru nopirkt, tagad 50. Nu, kā lai es tagad zinu, ko man vajag? Nu, sāksim ar solām. Reku ir 19, 20 vai 21 sola. Nu, esam maksimāli, ņemam 21, lai smukāk. 21. Uz vasaru, jā? Nu, jā. Nu, lūk. Un arī pie 21 mums paliek? Nu, pie 21 mums, 21 sola ir mazliet mazāk, bet tas kā normāli. 10 izvēles no viena ražotāja, mazāk. Tas taču te ir jāatvēl viss vakars un jāpaņem vēl tēju kapu. Jā, nu tie melni ir Porto Black, uzliekam Porto Black. Ok, kur ir Porto Black? Nu labi, izstāst tikai. Tagad vajadzētu arī jumtam maliņu melnu, nu tad būtu visam forši Black, bet ir ok. Nu, kā tev? Nu ir, man patīk, bet paņemot... Iespējas tev ir, ir izveidojies tas iespējas par to automašīnu, nu kā tad aptuveni? Vai vajag vai nevajag? Paņemam 20. Šitie labi izstās. Vai es varētu ietaupīt bišķi naudu, ņemt mazāks izmērs? Ok, uzspiedam 20. 21. novāt, tas tikai 20. Uzreiz ir 2 reiz vairāk. Oi, cik vairāk? 2,5 reiz vairāk disku. Stipri vairāk, jā. Ja ne 3 reiz vairāk. Nu, kurš dizains tevi uzrunā? Man patīk, ja tā kā mašīna mazgā rokām, lai diskus ir viegli izmazgāt. Tas, man liekas, ļoti svarīgs. Mazāk spieķi. Mazāk plakņu. Paņemam pa dullošu tos zeltu, jā. Paņemam pilnīgi traku zeltu. Ok, labi. Izvēlamies, tā teikt, dullo variantu, bet Dots Fuji Gold, nu, lūk. Nu, diezgan eleganti, bet es domāju, ka šie, nu tā, ja mēs ņemam, tad mūsu sarkanai mašīnai varbūt nepiestā, bet gribējam uzlikt viņus uz tumša zils vai melnas mašīnas. Mums būtu ļoti labi. Paspēlējamies tūlīt. Nu, apsties. Eleganti. Kaut kas atsit nedaudz pēc Subaru klasikas, vai ne? Jā, tā. Subaru OZ. Solberga laika Subaru ar OZ diskiem. Bet tas nav viss.
Tu redzi, šeit tālāk ir ar zaļu. Tātad, tur var redzēt ļoti foršu informāciju par konkrēto disku. Mums ir diska nosaukums, mums ir diska izmēri, platums, diametrs. Tā saucamais offsets, jā, tieši tā, cik disks ir uz iekšu uz āru. Krāsa, attālums starp skrūvēm, skrūvi skaits, centra caurums, visādi citi dati. Konkrēts diska kods. Te ir interesanti tā, ka jūs šo kodu varat nokopēt, sazvanīt jebkuru normālu servisu Latvijā, jo mums kā uzņēmumam Latako šiem servisiem ir saslēgti, mēs sadarbojamies, viņiem ir tiešais pieslēgums, tieši tāpat izvēlēties. Tas aizstoši šito uz Daugavpili, viņi man to disku dabūs, tur, ja? Viņi dabūs, jā, un kas man pašam ļoti patīk, redzi fitting tires. Šeit man jāzina, ka man vajag dažādas. Te ir opcijas. Vācieši norāda, ka konkrēti šim auto uz šo disku modeli ir pieejams šajā gadījumā divas opcijas. Only front axle, jā, vai nu kombinācijā priekšā 235, 50 un aizmugurē 255, 45. Bet viņi to iesaka riepām priekšā ir šaurāks izmērs, bet disks jau būs tas pats? Disks šajā gadījumā ir tas pats. Jau ir rakstīts, vai ne, priekšpakaļ? Tas ir priekšpakaļ. Dimension, jā, 820. Tad uz tā 8 colu platā diska, es tik un tā liek gan 235, gan 255 un cienādi. Bet ir arī opcija, kur mēs uzspiežam, ka var kombinēt. Redziet, te ir 8, priekš aizmugur, un te ir 8 un aizmugurē 9. Ja? Un tad te parādās, kombinācijas, ja tu liec dažādu platumu vēl diskus, priekš aizmugur. Attiecīgi arī riepas tiek pielāgotas līdz pat tuninga versijām. Es saprotu, ka tas būs baigi labā braukšana, baigi labā stūrēšana, bet tā, ka tev vajadzēs tas riepas mainīt, vai, piemēram, priekšējās gribēsies aizmuguri uzlikt nākamajā sezonā. Viss šis variants ir beidzies. Ko tu saki? Māksla prasa upurus. Tieši tā, bet es to varu dabūt, ja es gribu. Ja tu gribi, tu vari dabūt, un tas viss ir legāli atbilstoši ražotājai. Vēl interesanta lieta, redziet, te ir certifikācija, AB uzraksts. Ko tas nozīmē? Tā saucamies ķufu certifikāti. Ar šo certifikātu, teiksim, Vācijā ir īpaši tas ir izteikts. Tu arī apdrošināšanas gadījumā vai, teiksim, tehniskā apskata, kā kuram kaut kādi iemesli, ar šo certifikātu tu vari pierādīt, ka tev ir atbilstošs produkts konkrētai automašīnai, ko tas ir kvalitatīvs produkts. Un nekādām problēmām tu vari droši braukt un pārvietoties un ātri pārvietoties, tāpēc, ka tev ir šāds certifikāts. Tad tas certifikāts tev nodara pirmkārt, kaut kādā kasko gadījumā tu vari parādīt, ka viņš bija īsta manta. Latvijā es neesmu tik droši, kuros gadījumos tas kādreiz ir nepieciešams, bet es zinu to, ka mēdz servisiem, ir gadījumi, ir kaut kādi iemesli, mēdz prasīt patērētāji, autobraucējs, ka viņam vajag, kādreiz viņš bija nopircis disku, viņam vajag to certifikātu. Maz, kas tā mašīna, piemēram, to es nobraucu dažus gadus, grib viņu pārdot uz Eiropu. Varbūt, tad viņi gan var uzprasīt. Tur izdrukāt laukā to certifikātu vai ielādēt un aizsūtīt. Ja. Tā kā var arī servisam paprasīt. Servis tieši tāpatās var tev atrast šo informāciju vai sazināsies ar mums, un mēs to nodrošināsim. Un te ir tāda liela īstenībā tāds pagrieziena punkts starp it īpaši vāciešu ražojumu un Eiropas un Ķīna. Jo, ja riepās ir viens stāsts, Ķīna ir smagi pievilkusies tur kvalitātē viss, tad pa diskiem mazliet savādāk. Šeit tādas certifikācijas, protams, tev nebūs. Un pa disku celtspēju izturību tur arī būs neliela atšķirība. Man tagad ir tāda interese, es tagad jau ieskrējies, kā tā mājaslapa bija, kur jāskatās. PKPLV. Tu, piemēram, man busam arī var atrast diskus? Toyota Pro Ace bus. Toyota Pro Ace. Jā. Tad viņš uzzīmēs mums to pašu. Jā, šitāds tev, šitāds. Mēs varam pat arī fonu nomainīt, jo... Es varu dabūt gan kalnos, gan džungļos, ja? Džungļi, nē, bet ziemā ir atsevišķa tēma ziemas diski, pa kuriem mēs varbūt rudenī ar tevi vēl atsevišķi kaut ko izdomāsim. Bet arī ziemā, kā izskatīsies automašīna ziemā, jo ir arī ziemas komplektācija. Domāju, to foni par ūdens. Mums tojas pavasaris, domāsim. Kādā krāsā tev? Tāds ķiršs sarkans, tāds oranžs sarkans tāds. Šitas, jā. Būs ok? Jā. Tev tonējums kaut kāds. Ir patumši tie logi, jā, šitā izstās. Sēdināts viņš to nebūs, bet mēs uzliksim tā pa vidu, tas tā kā rūpnīca, jā. Ok, forši. Ko mēs tur no diskiem dabūtu? Ir viss kaut kas? Nav tā, ka nav.
Sākam ar colām vienmēr. Jā. Cik tu... 17, man liekas, ļoti normāli priekš tāda puskravas transporta. Nu, 17 colās no šī ražotāja vāca. Tas ir no viena ražotāja. Tas ir tikai no viena ražotāja. Kaut kādam marginālam busam, pat ne tādai populārai sporta mašīnai kaut kādai. Ļoti labi. Un šie diski ir īpaši pielāgoti tieši lielākai kravnesībai. Atbilstoši mašīnām saprot, ar ka visiem. Viņi būs Viss ir izkalkulēts, izreikināts. Kurš tev variants patīk? TV Black, kā viņš tur rakstīja. Šito. Fifīgi, Ļoti labi izstāst. Te jau ir stundu stāvu domādam, te jau izdomāt nevar, ko tu gribi. Te ir daudz variantu jau gan arī. Es domāju, tu esi tagad parādījis tādu durvis uz Nārniju visiem, kam patīk mašīnas. Tagad es domāju, viss, kas to nostājās šovakar mēģinās bombīt to mājaslapu. Bet droši. Tas taču ir forši. Vajag izmantot instrumentus. Mēs apskatījāmies tikai vienu ražotāju, ir vēl citi ražotāji. Jūs paši Oze Racing man patīk. Izbrauksiet, apskatīsieties, un paspēlējieties. Jāatcerās pkp.lv. Jā, jo šis ir pirkums, diski nav lēta lieta. Atkarībā no ražotāja, tehnoloģijām un vispārējā, tas var būt arī tādu summu solīdu. Ja diski jau no jogurts ņem, kas lietošanas termiņš nebeidzās. Ja tu vienreiz ņem, tad labāk, protams, ņem to, ko sirds uzrunā, un lai tu pēc tam laimīgs, kad reiz no rīta pirms darba pie automašīnas, un tev šeit iepukstās. Un ja ir tāda mašīna, kurai tev negribās uzlikt smukus diskus, padomā, vai tev nevajag citu mašīnu. Kas tā mašīna, kurai tev negribās uzlikt smukāks ripuļus? To kaut ko ļoti garlaicīgu varbūt, jā, var atļauties, ka mēs gan... Jo, kā mēs sākumā runājam, tad diski tomēr ir kaut kā 90% tā, lai mašīna izstītos labi. Jā.